Nu pat jauniešu popgrupai Nando iznācis jauns albums ar nosaukumu Mamma mani apēdīs. Visu 12 jauno albuma dziesmu autori ir komponists un vokālās grupas Framist vadītājs Jānis Kirsis un dzejnieks Guntars Račs, kuram šī ir pirmā sadarbība ar kolektīvu. Savukārt Nando muzikālā pedagoģe ir dziedātāja Rūta Dūduma. Man ir pats svarīgākais tas, ka meitenēm pašām patīk tas process un, kā viņas teica, arī tā studijā iešana un vasaras tāda pa pusē baudīšana, jo visu laiku mēs bijām studijā un visu laiku notika ieraksti un dziesmu mācīšanās un neļauj viņam atpūsties arī mājās. Es teicu, ejiet uz jūru, sauļoties, bet ņemiet notas līdzi, mācieties, un, jo tās dziesmas nav vienkāršas. Viņas pat priekš manis bija nedaudz jāapgūst, lai tikai tad es meitenēm varētu viņas dot un mācīt dziedāt. Un tas jau, man liekas, arī ir viens foršs faktors. Mēs uzsākot šo projektu patiesībā nenojautām, ar ko tas beigsies, un parasti ir kaut kāds tāds šablons priekšstats par to, ko nozīmē mūzika bērniem. Tad man liekas, šis disks nedaudz to maina, jo šis nav gluži tā kā bērniem, bet tādam ļoti sarežģītam vecumam tīņiem, kad tā mūzika ir gan tā kā nepieciešama, tā viegli uztverama un tāds bērnišķīgi no vienas puses, bet no otras puses arī tāda klubiņš un tāds jau jauniešu ballītes, kaut kas tāds, kur tajā vecumā ir ļoti maz mūzikas vispār priekš bērniem tajā vecumā. Viņi vai nu klausās pieaugušo mūziku, vai tad, nezinu, priecājas par bērnu mūziku. Un šis ir, manuprāt, redzēs, kā klausītāji uztvers to visu un pircēji, bet, manuprāt, tas varētu būt veiksmīgi tieši tāpēc, ka šajā nišā praktiski man grūti nosaukt vēl kādu grupu. Dance! Manuprāt, tas disks vienkārši nav tāds bijis Latvijā. Un man liekas, ka jebkurš albums, viņš top, un tikai beigās tev ir skaidrs, kāds viņš īsti ir, jo mēs nespējām nodefinēt, nekāds tas stils būs sākumā. Varbūt likās, ka varbūt būs bērnišķīgs, bet meitenes teica, mēs negribam bērnišķīgas dziesmas, mums vajag tādas normālas. Bija ļoti interesanti mācīties visas dziesmas, jo ļoti gribēju zināt, kāds būs gala iznākums. Vienmēr, tad, kad bija kāda jauna dziesma, es jau gribēju zināt, kas būs nākamā, kā viņa sauksies. Pat Malnieces tērpu un ķirša mūzika un Guntara vārdi, man liekas, tas salikums kopā, tam vajadzētu tā kā nostrādāt. Un es redzu perspektīvu, man liekas, ka tās meitenes vienkārši aug līdzi savai mūzikai, savam laikam, un es domāju, ka tur varētu izveidoties arī pieaugušu meiteņu grupa perspektīvā. Tā kā es ļoti ceru, ka mūsu sadarbība turpināsies arī tālāk, un lai visiem patīkami klausīties. Es vēl joprojām nespēju noticēt tam, kad mums ir noticis šāds liels notikums, un es esmu ļoti, ļoti, ļoti priecīga par to.